Ir pagājis 4. aprīlis, pirmā pilnā diena Cernā, Šveicē, kodola izpētes laboratorijā, vai kā viņi tas sauc. Ko mēs šodien izdarījām? Mums bija divas, kas mums bija no sākuma? Mums bija lekcija. No sākuma mēs iepazināmies, kā tas vispār šī pētniecība ir uzbūvēta. Un izrādās, ka faktiski lielais hadronu pātrinātājs ir tikai daļa no vairākiem daļiņu pātrinātājiem, kurus izmanto, lai daļiņām, protoniem vai joniem piešķirtu enerģiju. Un tad, kad ir sasniegta pietiekami liela enerģija, tad attiecīgi viņus var sadurt, izraisīt ar viņiem sadursmi un attiecīgi pētīt, kas tur sanāk. Izrādās, ka lielais hadronu pātrinātājs tikai pats pēdējais. Pirms tam ir vairāki citi pātrinātāji. Viņi iedalās divās daļās – lineārie pātrinātāji un ciklotroni. Tātad lineārie pātrinātāji ir tādi, kur daļiņa elektriskajā laukā tiek pātrināta taisnā līnijā, un pēc tam ciklotronos ar magnētisko lauku palīdzību šīs daļiņas tiek novirzītas par riņķveida līniju, pa kustību, un ar Lorenza spēku palīdzību tad, iegūst arī to pātrinājumu. Jā, no sākuma bija lekcija, un tad mēs paši arī apskatījāmies. Mēs aizgājām apskatīties vienu vietu, kur testē tās caurules, kur aizmugurē viena no tādām caurulēm ir. Tas faktiski, kas ir lielām hadronu pātrinātājiem, viens no posmiem, kur iekšā ir protonu plūsma. Un mēs skatījāmies, kā tur viss ir uzbūvēts, kā tur ir šķidrais hēlijs, kur plūst, kā iegūst pātrinājumu. Un pēc tam otra sadaļa mēs gājām skatīties, kas tas bija? Low Energy Ion Ring Layer. Ja? Tātad zemes enerģijas jonu pātrinātājs, kurā mēs apskatījāmies, kā tieši svina joni tiek pātrināti. Un arī izrunājām cauri lineārā pātrinātāja princips. Ja? Tātad, kopsavilkumā sakot, šī diena bija par daļiņu pātrināšanu, ja? Kas ir pamat elements tajā, lai mēs varētu iegūt kaut kādu enerģiju un pētīt, kā saduras protoni un joni tuvu gaismas ātrumam. Rītdien, tad jau būs jaundiena un skatīsimies uz... Kas mums būs rītdien? Mēs iesim paši taisīt savu laboratorijas darbu, es tā sapratu. Bet par to tad rītdien. Čau!